Parasti soku gleznot ar kopiju. Kaut kā prosos tā savokt vīgļok dūmus i dzeru, verūs iz audeklī domāju, kas tī saīstoļok. A ko tu tī redzi? No, pagaidom bolds, bet, tu risinoji, tad jau sots redzēt, sokumā neredz. A, vot, Jurika, saki lūdzu, es cik saprotu, viss ir balta lopa, tabula rasa. Tu jau pošā sokumā zini, kas saīs, vai tikai darba procesā tev viss Darba procesā tas saīt. Tu sokumā ir bolds, jā, tad tu meklē, kas tī saīs. Sokumā nav, sokumā ir ideja kaut kāda, bet ļoti bieži man saīt tā, ka sokumā ir viena ideja, beigos tu aizai, kā ideja konceptuāli palīg, bet tas risinājums beigos saīt pavisam citai žūs. A tev ir gadījies tā, ka tu uzgleznoji gleznu vai sataisi zīmējumu, saproti, ka nasagoja škrobēgi, bet tu saproti, vajag izmest. Vai tu maržāli jebkuru savu mērstu darbu? Nā, es esmu daudzus darbus izmetus. Man, piemēram, saīt tā, ka piemēram, kaut kā tev ir tā dūma, ko tu gribi sataisāt. Nasait, ir tā īkšējo sajūta, ka varētu paņemt ciervi, sacierst gobalus. Bet pēc tam, tagad es jau esmu īvuicējusies, teiksim, ar to visu procesu pat kaut kādā veidā sevi numurinu. Es vienkārši paņemu i visu aizkrosoju. Vienkārši ar vienu krosu, vienkārši visu nulēdzināju nost. Kā bet jau ir jauns starts. Ar tu var salīdzinot ar dzēvi? Varbūt tu, ko tu stosti, varbūt es cilvēka dzēvi tā var atnest, vai tā nevarētu, bet ka tā būtu labi dzēvē. Čuks, visu aizkrosoju, sots par jaunu. Jā. Tā jau ir, es saku, es daudzreiz esmu sacījusi, ka man, piemēram, kā māksla, jau tu izahūcējusies, teiksim, te ir tāda mākslas terapija jau saīt, ka principā tu jau kaut kā, ar to pašu procesu jau sevi pat nomierināji, kaut ko atrisināji. Piemēram, ir kaut kādas tos tēmas, kad īt, ko tu gribi, tos idejas, jūs jau neīt tāpat vien. Jūs jau īt, konkrēti, ka kaut kas īkšā tev darīs. Tu jau, īdumu, risināji to iz audekli. Principā saīt tā, tu atrisināji tī, i atsarisināji es dzēvīm. Saki, lūdzu, man tagad kustētīs drēkst vai nedrēkst. Es neko dzēvē neesmu bijis, kā tu sauc par modeli, jā, daudz ko esmu darījis, bet man josieši nakustēgi, pareizi. Elpot tu drēksti, Valentīna, da, elpot tu drēksti. Tā, ka redzēsim, kas mums saīs no to visam. Gan jau tu zini, tikai man nastost. Moši tā. Ko tu pirmo reizi, kā tev skolā patakā, tādas lītenis zīmēšanas skolotāja daudz, ko tu vajadzēja dzausi, vai tas tā pošas nūpalns? Principā tā arī sagoja, jā, ka zīmēšanas skolotāja arī sokūtnēji, laikam, arī īvirzējās to visu. Tagad jau saīt tā, ka es vairāk pat nevaru īdūmotīs, kā es nagleznoju. Par to, ka, cīši daudz godi ir bijuši saistīti ar mākslu, tagad, kā ikdienā tagad nesaīt, ka gleznoju, bet vienalga. Es daži tā attaisu terpentīna pudelēti, pasmaržoju, baigi forši. Līdz malā, jā, bet, par to, ka, ļoti prososi i nevaru nagleznot. Bez gleznošanas tev būtu grūši, tev dēvē daudz kas datrūktu, tā varētu būt. Es domāju vienkārši, par to, ka kaut kā, es nezinu, vienkārši, nevaru negleznot, jā, tāpat kā literāti saka, ka nevar nerakstīt, ka vienkārši, kaut kā vienkārši, tas savs tas izteiksmes līdzeklis kaut kāds, ka, vienkārši prosos. Es vieros uz citām tavam gleznam, tev laikam ir katrā periodā bijušas citas īmīļotas krosas, tev ļoti daudz malnu krosu. Ir tādas tev mīļokos krosas, vai kuru raizi saīt ir, vai nav tev tā? Tas vairāk vai mazāk īt laikam kaut kā emocionāli par to, ka, piemēram, tā grūši pasēt, ka, piemēram, es varu izspīst ļoti spilgtas krosas, es varu, domāt, ka es gleznošu, piemēram, tī sarkanā, bet ja man iekšā nav tos sarkanos krosas kaut kā enerģējas, mākslīgi nedabiski. Es jau neizlikšu par to, ka jebkurā gadījumā, piemēram, es jebkurā gadījumā jau aizkrosošu cīt. Tas nav tā, ka, es sokšu, jā, es varu sokt ļoti spilgti darbu, bet, ja tas ir emocionāli kaut kā naiet, tad tas arī nesaīs. Man, piemēram, bija viens periods, ka mēs bijām, dzīves situācija bija tāda, ka mēs bijām aizbraukuši no Latvijas pa ceļi, i sagoja, ka sarunoju pati izstodi. Tī bija pusgads laika, man vajadzēja Anglijā kaut ko, jā. Bija, jo es gleznoju
izstoda, vienkārši, likos, ka te ir laba tāda īspēja, bet beigos, kā jau tu gribi, emocionāli jau galvā, putra tu aizbrauci, Latvijas, sātas, viss tas, lai cik es gribētu sataisēt krosainu izstoģi, man sagoja palāka izstoģi par to, ka, vienkārši tev, nevarēja. Te varētu būt varbūt ēsta mākslinieka pazīme, ka jām viss aiet atbilstoši savajam iekšējam dvēseles noskaņai, savaidokiem nesait. Bet tā arī ir par to, ka, piemēram, itī kaut kādi darbi, es, piemēram, tagad varu saprast, ko es esmu atrisinājusi, savā kaut kādā dzīvī, kas ar mani tūbrēt notika, par to, ka visi tī darbi, man liekas, tādi izteikti tādi psiholoģiski savi pašportreti, principā, lai gan, fiziski leidzēba nav. Bet tam lielākam arī tī palākai leitains, viss nesmu bijis, bet ielākam arī tie doba nav tāda uzspieliecīgs ir. Redzi, var jau pamaņāt krosas, kā ja tu, man liekas, emocionāli esi orientēts uz to, ka tu pamani tos krosas, tad tu jūs arī redzi, kā ja tev īkšā jūs... Tev runošanu traucē, tā tu neko nesadzīvi. Valentīna tieši tā. Varbūt mēs tā pazaviešos, kā tas viss nūzatiekos smuko. Tu tā dori. Es jau nezinu, kas tī nūzatiksīs, bet gan jau kaut kas būs ļoti interesants. Redzēsim, kas tī nūzatiksīs. Sokumā galvenais aizkrosot. Varbūt tā arī kameras neredzu, tā jau pastostēt, kas tī būs, ko tu dorēji. Man tas nastostēt. Klusumā, jā. Visi stosta, ka te Anglijā tāda kā paradīze zemes virsā latgalīšam ir. Lielāko daļu stīnīti saka, ka tas ir sapņi ir aizbraucis. Nepieciešamība, nevis paradīze. Napīcīšamība, jā, cilvēkiem. Vienkārši mums tažu sagoja, vienkārši te situācija, ka vienkārši, citai žok nevarāja, bet, Bet tu atbrauci atpakaļ tā iz palikšanu vai? Es atbraucu iz palikšanu, jā. Tas ir tāds patriotiski vai tik skaļas frāzes tev nepatiek? Jo citu saka, ir patrioti, kas atpakaļ brauc. Zinīt, laikam vairāk vai mazāk es tāda, es, par to, ka, kad es atbraucu uz, Anglijas iz Ķaņīti, jā, es beidzot sapratu, ko man vispār tī pītrūka smarža pirmom kortom. Es saku, ka atbrauču pavasarī, ka goju pa īlu pavasarī, ja, kad atzinoja cilvēki, tūs atkritumus zorus, visus smarža te, mūsu te. Nav tā, Jurika, ka vajag aizbraukt uz tolam zemam, drusku padzīvot, atbraukt atpakaļ, tad tu tikai novērti, ka arī pie mūsim daudz kas foršs ir. Tā arī ir. Da. Par to, ka, es jutūs ļoti, lai gan es visu laiku domāju, ka es esmu tāds elastīgs cilvēks, ka man nebūs tādu problēmu, bet es jutos ļoti, ļoti vientuļi tamā visā. Tu dzimto vīta ir Malta, cik es saprotu, tu esi Maltas meitiņa, ja? Jā, es vispār esmu no Maltas. Ceros, ka katrs gleznotojas ūteni tur pa savaidok laikam. Tā varētu būt, ka tas kā pilspavu var turēt rūkā dažādok, tā ir ūteni. Ūteni jau tu arī turi, piemēram, aizkrosošanai tu tur tā, piemēram, kad detaļisti tur ir savaižok, tas jau instruments. Tev patīk tādi lieli formāti vai mozi, katram saka, gleznotojam ir savi īmīļotī formāti. Šitas laikam nav tos īmīļotīs tāds horizontālīs, ja? Tas ir tas, kas bija pieejams šobrīd valsts. Gluži īmīļotais. Vienkārši, tas jau nav tā īmīļotais, tev ir konkrēti kaut kāds uzdevums, katram uzdevumam atbilst savs formāts, piemēram, kvadrāts nosaka tādu kompozīciju, garens formāts nosaka tādu kompozīciju. Man viena gleznotoja sacīja tā, ka jos formātu nosaka jos mašinas bagažnīka izmēra. Jā, tas arī ir orkārtīgi svara, piemēram, tad, kad es braukoju iz maģistratūru uz Reigu, ja, sajūt, ka, man mašiņas kā nav, es biju atkarīga no to, kas īt vilcīņī. Tas, ko es varu aizstīpt iz vilcīņī. Namaksot pēc tiem standartiem, ja? Jā, izvest iz Reigu, par to es, kā piemēram, kā Vuicījus bija maņi mozī formāti, ja, bet pēc tam, kā es sporgoju,
bija lielī formāti, tik līdz parodījās braucīņi iz Reigu, man porgoja iz mozīm, izstrodot ir pavisam citaižok, iz mozīm nekā iz lielim. Pilnīgi pat konceptuāli. Grivšok, kurš tev grivšok rodīs? Grivšok, vienkārši savaižok par to, ka, mums jis prasa citaižoku koncentrāciju vispār, timā vispār. Tu esi diplomēta mākslinieca, tu esi daudz vicējusi taisni šitamā sferā. Pastosti, kur tu esi vicējusies? Es sokos ar mākslas vidusskolu. Rāzekņā, jā. Pēc tam es beidžu akadēmijas filiāli tepat Rāzekņā, i magistratūras beidžu jau Reigā. Ja pie godiem 10 vai kuica? 10 gadi, jā. Es esmu redzējis tavus darbus vairākos izstādēs. Tu tos 10 gadus ne tikai vicējis, bet arī savu mākslu rodīji skatītājiem. Tas jau tā Pirmo izstādi pīmini, kura tev bija jau tāda skolā? Pirmos izstādes, redz, te kvalifikācija tai padruscētēji arī augi apauga ar visom tom izstādēm par to, ka, sokumā jau tos ir tādas, mozeņkos kaut kur kaidā skolā. Pirmo laikam man kā personāla izstāde bija Maltā, kultūras namā. Pīmini, kurā gadā tas bija jau viss vai tāda? Vicējas mākslas vidusskolā gadu nepīmiņu, nā. Ir bailē, nav tā, ka dzejniekam pirmo reizi publikas priekšā izīt dzējuļus laisāt, tā protams, ir, protams. Ko es netreicēju? Treicā, bet tas jau normāli. Tas nozīmē, ka tev nav vienalga, ko par tevi domos, kā. Tādi mākslinieki, Jurika, ir tādi mākslinieki, kas saka, runājot, ko gribi, man vienalga, kas man neinteresē, vai tu man tas ir poza? Kaut jau tu, es domāju, ka tu esi jau liels gudrs, kaut jau ir. Может, tu esi īdūmīgs, varbūt, ka tu tā saki, man vienalga, ko cilvēki par mani domā, es pats zinu labāk. Skatoties laikam iz skolu, piemēram, es domāju, ka noteikti, piemēram, es 10 gadus esmu tikai ar mākslu tu nozajāmusies. Man gribīs domāt, kas jau atšķiru, kur ir tie poza, kur patīšām cilvēks. Piemēram, tos izstādes, patīšām ir vienkārši cilvēks, kurš sataisa ar lielu blīkšķi kaut ko, grib pasniegt, ka tas ir kaut kas wow, bet, katram māksliniekam, man liekas, laiks ir galvenais tas kritiķis, kas paroda, kas tu esi paēstami, kas tevi saīs par to, ka, Nav, Jurika, pēdējā laikā tā, ka daudz ko nosaka nav māksla, bet reklāma, mārketings, menedžments. Bet vienalga, es domāju, ka tāpat tas ar laiku viss nokris par to, ka var jau sataisāt skaļu blīkšķi, badāžu, bet... Iz pusgodu to var sataisāt. Jā, bet pēc tam vienalga laiks paīti, i nekas ne to nepalīk, vai ne? Visiem tiem saviem darbiem, kurš tev pašai līkos, tāds ļoti tevs, kurš tev līkos, izadevās super? Man pašai, tas, pēc tam parodiešu. Ir viens darbs, kurš man pašai, druscēt pat savā ziņā porsteidza. I druscēt daži pat kaut kādā ziņā pat bīdiejuši ar to, kas izdevās. Man pašai tas likos tā baigi interesanti, varbūt kādam. Kāds žanrs tev patīk, ko ainavas ir? Man tas tos tā, ka tev aktus patīk zīmēt. Tas tādi akti, es nezinu, man pēdējā laikā pazarodīs cilvēks. Apģērbt cilvēku? Man tas nav tik svarīgi, es gribu atklāt, jo es var būt atklāts, es var būt apģērbts, bet tamā pat laikā es jau gribu izģērbt, īliest timā, dziļāk daži par... Da. Ir tāds skatiet, vai parasti atīt būs akti, nebūs, būs pliki, nebūs, ir tāda māksliniekam, ka mēs jau pie to pieredzi, ir jūtas pat neizsaka. Jā, par to, ka, tu esi atskatīji, man pat... Es pat tik ļoti nedomāju par aktu kā tādu pliks vai nepliks tā fiziski, bet dreižo gribīs jau patīšām pazarakotīs, dziļāk, kā cilvēkā. Tev pašai varbūt arī gadījies ir par modeli būt pozēt? Jā, es esmu biju, jā, studēju laikā, es sēdījos, esmu par modeli, jā. Un tas tagad jau nusēdīja minūtes 15, tas pašķiešu nav tik vīglai, nā? Kad tu riktīgi sēdi, nav tik vīglai, es atceros, ka toreiz mums no školas prasāja, kad nebija tu modeļu. Jo daudzi kautrējās, uzatraucās, kad es saviem paziņam kaut kādam sacīju, es saku, negribit pastrodot, es saku, kas jodara, es saku, nekas, par sēdiešanu maksāju naudu, da.
Bet principā tas ir fiziski grūši, jā. Man ir asma lopsa stostē, ka tas ir solts, ir ādēji grūši sevi kontrolēt, ja modeļi ir āda mākslas skolā, ka tas, godiem ilgie saka, ka tas nav tik vienkārši. Laima Muktu Pāvela vairākus gadus arī bija modeļa. Saka. Tas tā arī interesanti, ka kaut kā tāda sajūta, ka tu līdzdarbojies kaut kur mākslas darba tapšanā, nav tā? Man patika, piemēram, ka es sēdēju vienalga, man patika, ka tevi īrauga kā tālu kaut kāda, kad, ne tīši te fizisko leidzību, ja, bet, vienkārši, ka jau risināja tū cilvēku kā tēlu. Apāšu portreti, tas nav tāds narcisisms, vai tomēr tas ir normāls māksliniekam? Vai tas tieši ir izvērtīs sevi iekšā caur acīm? Jā, tas sevi izvērtīs par to, ka, man, piemēram, man daudz daži saka, ka nav te, fizisko te leidzība, ja, bet, vienkārši es... Tev daudz pašu portretu? Nā. Kādi 3 ir bijuši, bet teicot pēdējā laika, tas kas pisīnes tagad ir. Man varētu būt, ka tev arbūzi cīši garšos, tā visu nozavieros, par ko tev tā arbūzi cīši ir? Nā, te vienkārši tā sagoja, ka pēdējī es nezinu, tī konceptuāli vairāk, man vienkārši kompozicionāli prasājās. Arbūzi garšoja tev, negaršoja tu napasti? Garšoja arbūzi man. Saki, lūdzu, es tagad tā siežu domāju, kā nosaukt to filmu, kuru mēs taisam. Nav tā grūši, ka viegli ir uzgleznot, pēc tam nosaukumu izdomot. Vai tas nosaukums tev viegli atīt? Ir tādi autori, kur saka bez nosaukuma, vai skicē 1 pašportrets 72, vai tu ļoti ilgi domāji par gleznas nosaukumu? Nā, kā ar kuru darbu? Citiem ir tā, ka tu pilnīgi, ka tev pat sokumā atīt tas nosaukums, un pēc tam tu Man arī atgūs pirms romāna nosaukums, ja tad domāju, ka tik nosaukums labs, ka vajag romānu rakstīt, lai to nosaukumu izvēlētu. Jā, līdzīgi, bet citiem ir tā, ka citiem tas nosaukums vispār nalīkās svarīgs, taži, kā kurš. Šitai tu jau zini, vai vēl domāsi nosaukumu? Vēl domāšu. Tas pateikamas skaņas, ka tu klausī. Jā, tas vispār sajūt tā, ka man tagad kā būtu jāpabeidz, Bet parasti ir tā, ka ir tī etapi, tī sokumā ir pagleznojums, ja, ka tu vispār uzlīdz, ja, kā ir pagleznojums. Pēc tam tu ļauj viņam nostojātīs, nožūt, i tad tu kā, Vīnā elpas vilciņā, kā dzējuļi minūtā sarakstā, tā sajūt gleznot, dagoji visu dagolam, vai tomēr tas ir vairāk? Protams, ka, kā ir sajūt, jā, piemēram, kad plenērā, tev jau jāpabeidz, protams, ka, bet, tas arī pēc Pasaules vai Latvijas mākslā ir tāds, ka tu gleznotojs, kuru tu varētu nosaukt, to tas vieros, es saku, tas ir talants, vai kura tu esi vuicējusies. Parasti jau saka, ka, laikam tu esi kaut ko vuicējusies vai izaspaidojusies. Ziniet, man piedēvot joprojām, man ļoti izapatikos, pēdējiem, ko es esmu redzējusi, ka izstādī bija lietuvīšu mākslinieks Šarūnas Sauka. Ļoti patika, vēl aizvien pateik, I vispār, kopš redzēju, laikam, cik gadi pagojuši, bet joprojām te enerģētiski te izstāde man joprojām to atmiņā I ļoti te. Londonā apzavierīs visus muzejus? Londonā visus muzejus redzēju? Dīvam žēl, daži man nesagoja Londonā. Bet tu tāds kā teiradnis varētu būt, ka tev tā varbūt nav vajadzīgs aiziet, pazavērtīs. Nā, tas ir vajadzīgs. Vai Gogenu, vai tomēr tas ir vajadzīgs? Es domāju, kā vienkārši, pa īspējam, vienkārši es domāju, ka, es ceru, ka man būs tāda īspēja ar laiku to visu apzavērtīs. Pagaidām nav bijusi tāda īspēja, vienkārši baigi braukt kaut ko redzēt. Cik liela nozīme tavā mākslā, tavā dzīvē ir dabai? Par dabu ir atsevišķs stos. Daba man ļoti svarīga. Man liekas, tas vispār ir tāds latgalīša pamatpazīme, ka vienkārši te pīsaista daba ir leloka nakai. Citos Latvijas pusēs es tā gribētu pat domāt. Par to, ka man, es nezinu, man, piemēram, vasarā es nevaru izdomāties, ka es nepastaigu bosam kojum pa zemi. Nevaru izdomāties. Ļoti pateik I kaut kā, Bet gleznojot, kā jau. Saki, ir tāda lieta kā latgalīšu gleznīcība, tomēr tu uzreiz, saka, latgalīšu literatūra, latgalīšu mūzika, tī šlāgerēs, ka ir kaut kas latgalīšam savs. Tu tā varētu pasēt, ka tā ir specifiska latgalīšu gleznīcība ar kaut kādu, vai ar ko mēs tādi paši, kā visi mēs esam gleznīcībā?
krosos, kaut kādos personažos, es nezinu, vai kompozīcijos, vai varbūt es, ka mēs tos azarus, bārzus, kolonizējumiem visu laiku. Nā, nu es domāju, tas es tā attīcībā gleznošanu, man liekas, vienkārši pie mums druscēt, nu, tos tendences nav tik tādas dažādas, piemēram, nu, kā Rāzikņī tas rudins izstodi, nu, jau vairāk vai mazāk ir paredzams, ko tu iemā redzies, ja, nu, kā principā palīk visu laiku tādā vienā līmeņī. Bet vai te ir tāda latgalīša? Nu? Nu, ir te gromotes, es varu uz latgaļas gleznīcība, tī par Vāršlavānu raksta, par citiem. Nu, te vienkārši ir latgaļas keramika, tas mūsu kā brands vai zīmols. A gleznīcība nav kā tāda universālāka māksla, kā īsti tu tautisku un latgalīsku grivšu paistāt, vai tu man var gleznā latgalīsku mīlikt? Nu, man liekas, es tā nanūdalu latgalīskumu. Jā, gleznā laikam kaut kā nanūzadulās. Dzējuli ti viegli, tu latgalīski uzraksti, tu jau automatiski esi pie latgalīšu literatūras erā. Jā, tas tāds grūts jautājums, es pat tā nāsu domājis. vai tas kaut kā. Cik tas natieris darbs, es varu, tu tā rūkas jau slāvi, ka tas tā? Natieris, nu, es nekad tā nāsu saukusi tu par tādu natierību tādā klasiskajā izpratņī, bet, nu kā, nogus garus es audzējusi nāsu, tas tā varbūt kā sīvīņai varētu būt, jā. Kā, nā, nu par to, ka vienkārši, zam nogiem krosa teiki iztērēt jau nevar. Nā, tie nav natierība, es domāju, te ir tāda poša kā maizes saimniece, kuru maizi taisa, ja visa mēkļā, visa bolta miltūs, bet, tas ir tāds smukums ir, jā. Profesionālā, natierība, jā, bet, Paldies, kā jūs... Piemēram, es zinu, ka mums, kad es vicējos, viens puisis strodoja ar cimdim, bet es nevaru, piemēram, strodot ar cimdim, kā, gribīs tā. Kam es ar cimdim? Jā, bet es tā ļoti kortēgā, jā, cīšai kortēgs, jā, es strodoju ar cimdimi, kā jām pati sagoja, viss kortēba, bet tas ir laikam kā kuram. Tev ir puika nalals modziņš, ja tā varētu paistāt, tu kā mamājām iztais jūtis varētu būt, ka jau gleznīcēba interesē moksla, vai es dobārāt smukumu. Tu apzinoti virzīs tādu mākslas pasauli? Nā, apzinoties noteikti nevirzu vienīgais tas, ka, piemēram, kā sātā ir, tos reprodukcija gromotas izverās. Man liekas, ka tas ir forši, ka izverās, ja, jo par to, ka, jām pat pateik Picasso dalīja kaut kādas... Es jau zinu jūs uzvārdu? Jā, kā es tā stipri nāfišēju, kā pa vordam uzvordam, bet, kā redzes lūkā, jau Atot, kā mamma pasaka, jo šitos te izkrosojamos gromatiņus, tas ir forši, labi vai kā? Krosojamos gromatiņus? Tī, kur te vajag izkrosot, jau gotovs viss ir. Viņi saka, ka tas tīši otrādok fantāzija nūplacināja. Nā, es domāju, katram tam uzdevumam savi mierķi, es domāju, kā vienkārši, treņāt rūku, tas nav švakai. Par ko tu domāji, tu prosā zinu, ka tu esi arī mākslas pedagoga. Kā tevi bārni klausa školos? Bārni, es druscēt, man ir tādas specifika savā mākslā pedagoģijā. Strādāju ar bērniem invalīdiem. Par to tī klausiešana vairāk vai mazāk sajūt tāda. Bet nav tā, ka ir labi škoļnieki tev? Goņo, ka labi? Labi. Bet jums tas vairāk kā mocību priekšstats vai tāds kā terapijas elements? Kā terapijas vairāk elements. Par to, ka vairāk pat procesu, vienkārši, ja ir bērns slims, ja jām ir, piemēram, tur konkrētas visādas diagnozes, tī vairāk ir pats process. Ja? Es esmu saticis vienu labu aktrisi, vienu labu gleznotoju, kuri sacēs, ka tas ir mākslas augstākais uzdevums. Nav vienkārši daļa izstādēm, daļa slavas vai naudas, ka tu vari kā orsts palīdzēt kaut kam. Nav tā, ka tas ir tāda laba sajūta pašai priekš sevis. Vai tieši otrādi tas citreiz izsūc, ka tas tāda enerģija? Ir jopīrūt, ir vienkārši, kā tā labāk pasciēt, Tu labāk uzzīmēsi. Tev laikam vieglāk ir uzgleznot, nekā pat pasciēt. Bet tu arī dzējuļus esi rakstījusi. Es joprojām, man, piemēram, tā sajūta daži jūtīgai, ka, piemēram, ir kaut kādi brēži, ka es nevaru uzgleznot to, kas man iekšā darīs, bet es to rakstu, jā, bet es nekad neesmu uzskatījusi, ka te ir kaut kāda literatūra, tas vairāk tā, Tamā pat laikā man patīk, ka kāds pieraksta, ka forši, jā, vai vēl kaut kas, bet tā, kā literatūra, es to nekad neesmu tā. Kādas tev attiecības ar interneta pasauli ir? Ar interneta pasauli?
Ir tādi, kā Vasiljovskijs saka, kodā nevienam nav vajadzīgs vai kas? Internetu nav, man viss kurtībā ar internetu. Nu, vienīgais, man, piemēram, tāda, ar māra sajūtu, protams, bet tā, kā valna tu nebēdz no interneta. Nā, piemēram, es tāpat arī, piemēram, attīcībā es savu bārnu, tad, kad man nebija mozoja, es visu laiku domāju, ka es jū, narodiešu tī taidas multenis, taidas, i to vajadzētu, izavairātīs, bet tagad tu saproti, ka tāpat tu to pasargot nevari. Vienīgais, ko es varu darīt, es varu runot i cerēt, ka es pats, caur to, ka es visu laiku stostiešu. Nav ar aizliekšanu, bet ar izskaidrošanu. Vienkārši runot i cerēt, ka varbūt kaut kur tas nozasāsīs, varbūt, paturāsīs atmiņā kaut kādā veidā, kaut kur izpeldās, ka, to mēra sajūtu, ja, kaut kādā. Man parasti patīk cilvēkus porsteigt ar kādu vaicojumu, citas operas, tā izraizīs, hopšis, tā kā kača pasvīs. Ir tev kaut kāds dzīves lozungs vai kredo, kur tā vienā divos teikumos var pastāstīt? Ir tāds kāds lozungs vai tāds izteiciens, ko saka, manu dzīvi var pastāstīt tamā vienā divos teikumos, vai kāds dzīves princips? Dzīves princips? Es vienīgais, optimists laikam es esmu. Tā dziļi sevi. Vat jā, tu tagad ar to savu jautājumu man patīšām izsitī. Īdaša nezinu. Laikam tā es varu pastāstīt, ka optimists jau tas ir mūsu laikos cīši daudz. Gandrīz vai tas jau pat nav stilīgi līkos, ja? Optimistam nav stilīgi. Stilīgi tādam bādēgam, būt melanholikam, kaut kādam skūmiegam, smeldzīgam. Parasti tas tā stilīgāk izaverās. Man ir tāda paļaušanās, visu laiku ir bijusi, es nezinu, kurīnis, kā, tā paļaušanās, ka viss būs labi, kas notiek patīšām, piemēram, tā sacēt, ja, piemēram, es ar dažādi strūdēju tagad ar slimiem bārniem, visu laiku ir tā sajūta, cik ļoti man ir pazaveicīs, da, varbūt mēs varētu runāt, ka kaut kas nav, tas nauda, vēl kaut kas, bet tamā pat laikā, cik liela laime, ka man ir vesels bārns, dzīve, nav mani situsi tā, lai es raudotu par kaut ko, protams, ka visiem gribīs tī. Mašiņa taidu, varbūt, vēl kaut ko, bet, tā ir palielam. Pusstunda ir pagojis, Valentīna, notis vērtīs, kas ir sagojis. Tas ir vislabākais mans portrets. Es tev pastāstīšu, tāda man nav bijis, man cīši patīk. Es esmu tev visur, i tu esi tev visur. Jā, tu esi visur, jā, rekur Valentīns, jā. Cīši toli sagoja, to, kas bija tī, i tu tā naboks tik cītīgi sēdēja. Kā jūs mani apmoņājat, ir? I mēģināju neelpot, par to es sacīju, ka elpot tu dreiksti. Šitai varētu būt tas tāds cilvēciņš. Tas mazais cilvēciņš, jā, es pēdējā laikā ļoti bieži pazarodīs manos darbos. Tas laikam tas tāds muns alter ego portrets, mazais cilvēciņš lielajā pasaulī. Es tāds pašpietiekams tēls, i kā jau es nezinu, es atnoca pats pie maņa, i tagad es tā dzīvoju cauri visam manam gleznam, tad, kad es gribu izdzīvotīs, tad es jūtāju. It īstenībā viss tas, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Es varu, ja ar šito visu būtu jopītiek. Jā, jo pasauļam. Niko līka, niko nav vajadzīga, nekādu hlamu, nekādu musaru nav. Principā tā arī saīda, ka es tāds moss un pašpietiekams. Tu jau laikam vēl drusku dakortos. Dakortot vajag par to, ka jā, tagad viņam būtu, jo žrūsti, tad jau varētu strodot toļok, Es kādu izstodēt aizbraukšu tas? Redzēsim, vajag nobeigt par to, ka, kā jau parakstu mēs uzlikam, bet, pabeigt, protams, es nav, bet es domāju, ka savilksim da golam, i tad jau noteikti tu būsi pirmīs, kas arī redzēs, kā es ir sagojis gala rezultātā. Toreiz laikam ir, ka mēs redzēsim kādā gleznu izstodē vai kādā lielā Sotbi vai Kristi aukcionā šito gleznu. Mēs pēc tam varēsim izstostēt, kā pusstundas laikā visa šitie glezna sagoja. Paldies tev, Jurika, lai tev viss labākīs. Jā, paldies jums, Marija.